Staltie Latvijas meži, dzintar jūras viļņu šalkas, rūpīgi koptie lauki, svaigi ceptas maizes smarža, manas vecmāmiņas adītais cimdu pūrs un ģimenes klusie svētdienas rīti manās tēva mājās Rucavā. Tās ir spēcīgākās sajūtas, domājot par Latviju. Latvijai 100. Latvijai 100, kopš tā dibināta pagājušā gadsimta 18. gada 18. novembrī, kopš tā aizstāvēta 19. gada kaujās, kopš tā būvēta, lolota, cerēta un atkal atgūta. Latvija ir mūsu mājas, mūsu tēvzeme ar kuplajām dzimtām, strādīgiem ļaudīm, dziļām tradīcijām, skanīgām dziesmām, teikām un tautas rakstiem. Cik stipri būsim mēs savās mājās un ģimenēs, tik stipra būs mūsu tauta un mīļā Latvija. Šodien vienu no 9 tautas vēlējumu grāmatām atveram Rucavā, un pirmo vēstījumu pierakstīs cienījamā rucavniece Marģieta Stikāne, kuras mūža gājums ritējis vienā pavedienā ar Latviju. Aicinu katru rucavnieku, duniktsnieku un valsts iedzīvotāju tautas saimes grāmatā ierakstīt savu sirsnīgāko novēlējumu, vēstījumu mūsu valsts nākamajām 100 gadēm un paaudzēm.